apskatīsim uzdevumu, kurā jāizveido tā saucamo reizināšanas tabulu ar formulu x reiz y kvadrātā, bet x un y ir veselie skaitļi no 1 līdz 10. Reizināšanas tabulu sāksim veidot no šūniņas B5. Sākam programmēt. Tukšajā moduļu lapā insert procedūrai makrosa nosaukums būs tabula. Kā pirmo makrosā ir jāapraksta mainīgie. Mūsu mainīgie ir x un y. Dim, as, dim uzskaitām x, y, kā variantu. Tālāk iezīmēsim šūniņu, no kuras sāksim veidot tabulu. Range B5. Select. Šo divu dimensiju tabulu veidosim ar diviem cikliem, kur x un y būs mainīgie. Izveidosim pirmo ciklu, ārējo, x-am. For x mainīsies no 1 līdz 10. Šis cikls beigsies ar next x. Šajā ciklā mēs aizpildīsim tabulu pa vertikāli. Tālāk ievietosim ciklu y-am. For y no 1 līdz 10. Tas būs iekšējais cikls. Next y. Un tagad izveidosim komandu, ar kuru mēs pārvietosimies šai tabulā vispirms pa horizontāli, tas ir y virzienā, un x-am mainoties pārvietosimies pa vertikāli. Piedāvāju izmantot šeit offset principu. Active cell, offset, lai tabula tiktu veidota no iezīmētās iepriekš šūniņas B5, tad tā nobīde būs x mīnus 1 un y mīnus 1. Un šūniņam piešķirsim vērtību value vienāds x reiz y kvadrātā. Ar to var uzskatīt, kā programma ir sastādīta. Izmēģināsim viņu, spiežot podziņu Run. Ja uzdevums ir izpildīts.